Sāksim pirmo uzdevumu ar to, kad jāizveido, protams, ka tabulas. Jāizveido tabula, kurā mēs redzam apjomu Q. Es to šeit uzrakstīšu Q. Tālāk mums tur ir izmaksas C, ieņēmumi R, peļņa P un pārējais vērtības tad MC un MR. Tālāk, aizpildām tabulu. Ko mēs zinām par apjomu? No grafika mēs zinām, ka apjomam ir jābūt no 0 līdz 10. Tad rakstam 0,1. Braucam uz leju, un lūk, mums ir 10. Brīnišķīgi. Ejam tālāk. Tālāk ir izmaksas. Ok, kādā būtu izmaksas? Mums ir zināma funkcija. Es pat viņu sev nokopēšu šeit. Tad mums ir zināma šī funkcija, ko pirmkursnieks ir atradis. Ievietojam to šeit. Vienīgais, ko mēs darām, Q vietā, mēs, protams, ka liekam mūsu esošo vērtību, esošo daudzumu šajā brīdī. Tātad mēs redzam, ka tas ir šī šūna šeit un šī šūna šeit. Tā. Nu, un tā kā es nospiešu tagad pogu, mēs iegūstam kļūdu. Ok, kāpēc ir šī kļūda? Atbild auditorija. Komats nevis punkts, jā. Ja jūs pie ekrāna atbildējat ātrāk, jūs esat gudrāk nekā arī CU 1 un 2 grupa. Tātad šeit salikām punktus, nevis komatus. Gatavs. Braucam uz leju. Lūk, ir mūsu izmaksas. Tā, mūsu ieņēmumi, esam sarunājuši, ka ieņēmumi mums ir, ka cena ir konstanta pagaidām, cena ir 0,8, līdz ar to šeit mēs rakstam vienkārši formuliņu daudzums reiz cena. Nu, un, protams, ka mēs iesaldējam šo cenu, jo mēs negribam, lai tā mainās. Nākamais, visvienkāršākais solis tālāk ir peļņa. Kā mēs reiķinām peļņu? Ieņēmumi mīnus izmaksas. Kas varētu būt vienkāršāk? Un esam ieguvuši šo te skaisto rezultātu. Viss darbojās. Tālāk pieliekam marginal costi. Tad kā mēs atceramies, kas tas ir? Tā ir vērtība, kas parāda, pat cik pieauga izmaksas, palielinoties pa vienu vienību apjomu. Ja mēs skatāmies 0. gadījumā, tad 0. gadījumā izmaksas nepalielinājās. Viņi palielinājās no 0 līdz 0,68, tāpēc es to arī atstāju šeit šādā veidā, lai tas man te tā arī paliek. Bet kas notiek, kad apjoms mainās no 0 līdz 1? Pat cik pieaug izmaksas? Izmaksas pieaug, šī brīža izmaksas mīnus iepriekšējās izmaksas. Lūk, šāda neliela formula. Šo pēdējo pavalkam uz leju un viss darbojās. Nu, un, protams, ka tas pats darbojas arī šeit. Šeit izmaksas nepieauga vispār, ieņēmumi nepieauga. Nu, un te jūs pat varat neveidot šo formulu, jo acīm redzami, tā kā mums ir lineārā sakarība, pieaugums būs 1 tas pats 0,08. 0,8. Nu, lūk, šādi esam izveidojuši šo briesmīgi sarežģīto tabulu, kuru neviens no RICU grupas nespēja izpildīt. 3 minūtēs 55 sekundēs. Tālāk, zīmējam grafiku. Kādu grafiku mēs zīmējam? Insert, un ko mēs paņemsim no šī visā? Mēs paņemsim skatru, protams. Var paņemt ar punktiem, var paņemt bez punktiem. Es ņemšu bez punktiem. Es ņemšu bez punktiem šādu. Ja es varu paņemt arī smooth lines, ja, šos te variantus. Bet tad jūs pamanīsiet, ka tur būs neliels čakariņš, par ko mēs vēlāk parunāsim. Tad jūs varat paņemt jebkuru no skatera grafika tipiem, vai no šo ar lēzenām līnijām, vai šo ar taisnām līnijām, kā jums labāk patīk, bet vienkārši ir jāsamierinās ar to, kad ir mazlietiņ, ka tur būs neliels čakariņš. Tagad skatāmies uz grafiku. Atkal,
Grafikā mēs redzam, ka tas mazliet grūti uztverams. Kāpēc? Jo mūsu tabulā ir divas vērtības. Ļoti lielas vērtības un relatīvi mazas vērtības. Ja, šeit. Un tāpēc šī daļa ar peļņu un marginal kostiem ir slikti saskatāma. Tad, ko mēs darīsim šajā jautājumā? Mēs izveidosim otro asi. Tad, kā es to darīšu šeit? Es vienkārši klikšķināšu uz līkni, kuru es gribu mainīt. Tātad, lūk, MR man gadījās kā pirmais. Tālāk labais klikšķis virsū, Format Data Series, un pasaku, ka tā ir sekundārā as šādi. Tad es klikšķinu uz MC, un man paliek šis loks atvērts, es atkal spiežu secondary access, un to pašu darīšu arī ar peļņu. Lūk, šādi, un viss ir gatavs. Tad, kā jūs redzat, tas, ka jūs izmantojāt Smooth Lines, radīja šo kalnu šeit augšā, ja, un varbūt tas nav vajadzīgs. Padomājiet paši, vai jūs gribat vai negribat. Bet, ja jūs esat gudri, tas īpaši neko nebojā, pretējā gadījumā, varētu būt ziepis. Labi, tik tālu esam tikuši. Esam šo lietiņu uzzīmējuši. Kas notiek tālāk ar šo te uzdevumu? Tālāk mums ir jāpilnveido šī tabula. Kāpēc? Jo mūsu nākamā darbība ir izveidot tās podziņas, kas izņem ārā funkcijas. Un, lai to izdarītu, mums ir jāpanāk, lai katrs no šiem stabiņiem būtu autonoms un reiķinātos pats par sevi, neņemot vērā neko, nevienu citu rādītāju. Un pagaidām, kā jūs redzat, tas nenotiek. Jo, piemēram, šajā gadījumā, lai reiķinātu peļņu, mēs izmantojam rādītājus no izmaksu un ieņēmumu tabulas. Un ja kaut kas notiksies ar šīm vērtībām, piemēram, pazudīs ieņēmumi, tad pazūd vispārējais, jo nav jēgas neko reiķināt. Tad mūsu uzdevums tagad ir šīs 3 kolonas izveidot tādā veidā, lai tās būtu autonomas. Un kā to darīt? Protams, kad ir jālieto atkal tās pašas formulas, bet katru reizi atsevišķi skatāmies. Piemēram, peļņai es rakstīšu šādi. Tad ieņēmuma formula man ir dota, tad es aizvietoju šo šūnu ar ieņēmumu formulu. Šādi. Tālāk, man ir izmaksu formula, es arī viņu izkopēju ārā un aizvietoju. Bet tā kā es esmu gudrs, es viņu vienkārši šeit tāpat nekopēju. Ko es daru? Tagad gaidām, kamēr Rītsu padomās. Kāpēc es nevaru vienkārši paņemt un iekopēt šeit šo formulu? Tagad jūs te, kas sēž pie ekrāniem, sitam pret pierļa. Mīnus zīme priekšā. Mīnus zīme priekšā nozīmē, ka man būtu jāmaina visas pārējās zīmes. Ja es to negribu darīt, man ir jāliek iekavās. Šādi. 5. klase. 5. Tā, pavalkam peļņu uz leju. Jautrāk būs šeit. Jautrāk būs šeit ar izmaksām. Kā mēs ar tām tiksim galā. Ja šeit, redzēt, šeit mēs vienkārši atstāsim to pašu formulu, jo mēs gribam tur redzēt 0, lai tur tas arī paliek, šādi. Tad ko darīt ar šo izteiksmi? Kā šo izteiksmi pārveidot? Un mans priekšlikums ir sekojošs. Es paņemšu šo, ierakstīšu šeit formuliņu, kura atbilst šī brīža apjomam. Tālāk es paņemšu vēlreiz šo pašu formulu, iekavās atkal, šādi, okay? Bet norādīšu uz iepriekšējo apjomu. Un
cerams, ka esmu ieguvis to pašu rezultātu, ko es biju izdarījis iepriekš. Tad man ir tā pati izmaksu funkcija. Vienkārši es izmantoju iepriekšējos rādītājus, jā, un redzam, ka nekas nemainījās. Nu, un, protams, ka šeit es darīšu to pašu ar manām izmaksām, ar maniem ieņēmumiem. Tad pirmā formula paliek bez izmaiņām, otrā formula tiek pielāgota manai dzīves situācijai. Tad es redzu, ka šeit pirmajā gadījumā es izmantoju apjomu no šī brīža rindiņas, otrā gadījumā es izmantoju apjomu no iepriekšējās rindiņas. Un esmu ieguvis pilnīgi to pašu rezultātu. Tad vēlreiz, kāpēc šo vajadzēja izdarīt? Šo vajadzēja izdarīt, lai panāktu, ka katrs stabiņš ir autonoms un nav atkarīgs no pārējiem stabiņiem. Tādā veidā mēs varēsim tikt vaļā no viena stabiņa, lai tas pazūd no manas tabulas un parādītu, un lai vispārējie radītāji parādās. Tā, lai būtu jautrāk, tagad mēs uzzīmēsim sev divus checkboxus, pārējo paši. Uzzīmēsim checkboxus, kur viņus var dabūt developer izvēlnē. Tad, ja developer izvēlnes jums nav, jūs varat aiziet uz File, Options, un tad šeit pie Customize Ribbon jums būs iespēja atrast developer izvēlnīt. Lūk, viņi ir. Tad, ja jums tā nerādās, šeit nebūs ķeksīši, jums ir jāieliek ķeksīts, un jums parādīsies developer izvēlnīt. Šajā izvēlnītē tieši pa vidiņam mēs paņemsim šo te Insert Controls un izvēlēsimies checkboxu. Tad mums vajadzīs checkbox. Un uzzīmēsim viņu kā parastu shape objektu un novietosim. Tālāk es kopēšu viņu vēlreiz, Ctrl-C, Ctrl-V. Izkopēju viņu vēlreiz. Šādi. Te var mazliet noformatēt, ja gribēs. Gatavs. Tā, nu, nomainīsim nosaukumus arī. Es taisīšu šo te lietiņu priekš izmaksām un priekš ieņēmumiem. Tāpēc es nomainīšu combo boxus, checkboxu nosaukumus uz C un R. Labi. Nākamais solis bija piešķirt šūnu, kura glabās izvēli. Tad kā mēs to daram? Labais klikšķis virsū, Format Control. Format Control, šeit. Nu, un ar C-link izlēmies kādu no šūnām. Es šeit speciāli mēģināju ielikt pogas vienā rindā, katra savā rindā, lai varētu atbilstošās rindās pēc tam norādīt arī tās šūnas. Tad, lūk, 16. rindā A kolonā es izvadīšu izmaksas, un 17. rindā es izvadīšu ieņēmumus. Ok? Un, lūk, šādi tas mums darbojās. Kā mēs tiksim vaļā no nevajadzīgām funkcijām? Mēs šeit varam pamēģināt izveidot funkciju ar ifu, kas skatās uz šo šūnu, pārbauda, vai tur ir true vai false, un ja tur ir true, veido šo te lietiņu, ja tur ir false, liek iekšā tukšumu. Problēma ar šādu risinājumu ir tāda, ka funkcija nepazūd. Funkcija vienkārši nobīdās šeit, redziet, apakšā. Un tas nav labi. Kā to labot? Pagājušajā laboratorijas darbā mēs ar jums iemācījāmies, kā tikt vaļā no pilnīgi nevajadzīgām lietām. Un kurš atcerās, kā tas bija? Kā tikt vaļā no pilnīgi nevajadzīgām lietām un atstāt tikai vajadzīgās lietas? Dalām ar nulli, bet ar kādu mērķi. Bet kas paliek? Vajadzīgās un kļūdas. Kļūdas nav tukšumi. Kļūdas ir kaut kas, ko nevajag rādīt. Un izrādās, ka Excelī ir speciālā funkcija, kas rada kļūdu.
Ja, jūsu vecāki sauc to par bērniem, un Excelī tas saucās NA. Ir speciālā funkcija, bez argumentu funkcija NA. Ko tā dara? Tā rada kļūdu. Un ja mēs tagad šeit uzrakstīsim šo funkciju, pavilksim uz leju, spiedīsim, ka mēs negribam to lietot, šeit parādās NA un jūsu grafiks vienkārši pazūd. Jo ja ir kļūda, tad to pat nevar attēlot vienkārši guļam uz apakšējā rindiņā. Tas vienkārši nav. Ja? Un lūk, tā tas darbojas. Jūs varat pārbaudīt, ka ja jūs šo pašu ideju pielietosiet ar ieņēmumiem, būs pilnīgi tas pats. Tad kļūda NA netiek rādīta. Un jums viss ir skaisti. Lūk, šādi. Nekas nav parādīts. Lūk, parādās tas, kas mums ir vajadzīgs. Tad NA ar grafikiem darbojās tāpat, kā Division by Zero strādāja iepriekšējā piemērā ar aggregate. Vienkārši izņem nevajadzīgo un jums nekā vairs nav. Tā, nu un tagad palika pēdējais solis. Pēdējais solis šajā uzdevumā ir uztaisīt mainīgo cenu. Un, lai to varētu izdarīt, ir jāpalasa uzmanīgāk uzdevums. Uzdevumā pateikts, ka mums ir cenas intervalā no 0,5 līdz 1,1. Tāpēc un te ir parādīts, ka ir jālieto combo box. Tāpēc es izmantošu šeit atkal apgabalu ar visām iespējamām cenām. Šādi. 1,1. Cenas. Izveidošu šeit Excel tabulu. Ar nosaukumu cenas. Kāpēc es veidoju Excel tabulu? Jo, ja es gribētu pielikt jaunas cenas vai izmainīt esošās, tad Excel tabula ir labākais no risinājumiem, jo tas uzreiz ieliks iekšā arī manā combo boxā. Nu, un, protams, ka tālāk es mazliet sagatavoju sevi tam skaistumam, lai viss skatās skaisti. Tad ir rakstīts cena, 2 punkts. Un šeit, šajā vietā, es ievietošu savu combo boxu. Tad aizējam uz developer, insert. Lūk, ir mans combo box. Es to šeit skaisti ielieku. Šādi. Nu, un tālāk ir labais kliks šis format control. Un man šeit ir divi aizpildējumie lauki. Input range un cell link. Ar cell link es paņemšu šūnu, man te ir tukša šūna augšā viena. Es to šeit izvēlēšos. Input range ir apgabals, no kura paņemt manas cenas, un tās būtu šīs apgabals šeit. Ierakstot to šādi, ņemot vēl, ka tā ir Excel tabula, šis apgabals arī palielināsies, ja nāks klāt jaunas cenas. Ok, gatavs, un lūk, tagad man ir cenas, kuras es varu šeit likt. Izvēlēties. Tagad palika pēdējais jautājums. Kā mēs šo izvēli pieliksim klāt pie mūsu aprēķina? Lūk, ir mūsu ieņēmumi šeit, kā mēs to pieliksim. Un tas ir jautājums, kolēģi. Bet arī šis jautājums nav īpaši sarežģīts jautājums. Tad mēs zinām, ka visas mūsu formulas cenu ņem no šūnas B1. To var redzēt katrā ieņēmuma formuliņā. Šeit redzēt ir B1, šeit, kur mums ir ieņēmumi, tie arī ir B1. Šeit nav, šeit ir arī B1. Tad mums ir jāpanāk, lai šī šūna mainītos atbilstoši šai izvēlei. Nu, un atkal, te viss ir vienkārši. Ja esmu izvēlējis otro vērtību no šīs tabiņa, man jādabū otrā vērtība. Tad mums te jālieto ļoti primitīva funkcija indeks no apgabala cenas, un kura rinda no šī apgabala mūs interesē? Šī rinda no apgabala mūs interesē. Iekavaciet, un lūk, mūsu grafiki skaisti pielāgojās mana izvēlai 0,8, lūk, ir default, tālāk ir 1,1, izskatās šādi, 0,6, izskatās šādi. Redzam, visi mūsu aprēķini ir
automātiski. Nu, un tad pēdējais, ko te vēl varētu pielikt, lai izskatītos skaisti, šeit mēs to varam iekrāsot baltā krāsā. Vienkārši, lai cilvēki neredz šo problēmu. Bet īstenībā būtu labi šos salikt atsevišķā lapā un tad to lapu paslēpt. Tad būtu vēl drošāk. Jā, tā kā, bet tas jau ir stāsts citai reizei. Lūk, tā mums viss darbojās.